Pirmajā uzdevumā, tā ja pakāpes tiek sareizināts, tas nozīmē kāpinātājus mēs saskaitam. Tas būtu A pakāpē 1/3 plus 2/3, tas būtu A pakāpē 3/3, jeb A pirmajā pakāpē, jeb vienkārši A. Otrajā uzdevumā ar kādu K vērtību šī izteiksme ir patiesa. Un tas, ko mēs darām, atceramies, ja mums ir sakne no saknes, tas nozīmē, ka šo te mēs varam pārrakstīt kā kvadrātsakne no 2 reiz 3. Sestās pakāpes sakne no 5, tad mēs ierakstam 6. Trešajā uzdevumā inversās funkcijas. Atceramies, ka inversās funkcijas ir simetriskas pret šo te diagonālo taisni. Ja? Kā mēs redzam, vienīgās funkcijas, kas ir simetriskas pret šo te diagonālo taisni, kas iet caur centru y ir x taisni, ir šīs te funkcijas, tā atbilde ir B. Un ceturtajā atlikums, ko iegūst izdalot šito te polinomu ar šo, un tā ir tīrākā Bezu teorēma, polinomu dalot ar šādu ķiņķēziņu, atlikums ir P no A. Tātad šajā gadījumā mums tas A ir 4, tātad atbilde ir C. Tiem, kas man nezina, mani sauc Ernests Kazakievičs, esmu iegūst 100% matemātikas eksāmenā, 2. vietu valsts matemātikas olimpiādē un 1. vietu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, bet tagad mans mērķis ir garlaicīgo matemātiku pastāstīt jauniešiem saprotamā valodā. 5. uzdevumā nevienādība, skarītājs vienāds 0, saucējs nedrīkst būt vienāds 0, pārnesam divnieks uz otru pusi, dabūjam x ir 2, šeit pārnesam 5 uz otru pusi, dabūjam x ir mīnus 2,5, atceramies, ka saucējs vienmēr būs tukšais punkts, te mums ir lineāra funkcija, x ir pozitīvs tādā uz augoša taisna, bet skaidrītājiem jāskatās pēc šīs zīmes. Atceramies, parastās zīmes tukšie punkti apaļās iekavas, sarežģītās zīmes pilnie punkti kvadrāti iekavas. Šajā gadījumā sarežģītās zīmes tādi pilnie punkti. Skaidrītājiem būs pilnais punkts, divnieks, lineārā funkcija, x ir negatīvs, tāda būs dilstoša taisna. Atceramies, funkcija virs x pozitīva, zem x negatīva. Pozitīvs dalīts negatīvi ir negatīvs, pozitīvs dalīts pozitīvi ir pozitīvs, un pozitīvs dalīts negatīvi ir negatīvs. Un tad mazāks par 0 nozīmē negatīvs, līdz ar to iekrāsojam negatīvos intervālus, un atbilde sanāk pieder no mīnus bezgalības līdz mīnus 2,5, sākot no 2 līdz plus bezgalībai. Sastajā logaritmiskais vienādojums. Pirmais pārveidojums ir uzreiz, ka 6 plus x ir tas pats, kas tad 5 otrajā pakāpē, mazāks par 5 otrajā pakāpē. Nekad neaizmirstam definīcijas apgabalu, ka tam skaitlim, kas ir iekšā logaritmam, vienmēr jābūt lielākam par 0, savādāk sākas ziepes beigās. Skaitlim sanāk 6 plus x mazāks par 25, 6 pārnesam uz otru pusi un dabūjam x mazāks par 19, bet definīcijas apgabalu neaizmirstam, 6 pārnesam uz otru pusi, dabūjam x lielāks par mīnus 6. Ka x-am ir jābūt lielākam par mīnus 6 un mazākam par 9. Tāda atbilde ir tātad no mīnus 6 līdz 9. 25 mīnus 6 ir 19 un te ir jābūt 19. Tagad pareizi. 7. funkcijas grafiks dots, mums jānosaka vērtību kopa. Vērtību kopa visi iespējami y, ja cik tālu funkcija aiziet uz augšu vai uz leju, un mēs redzam, ka funkcija aiziet bezgalīgi tālu uz augšu un bezgalīgi tālu uz leju. Tātad jebkurš no mīnus bezgalības līdz plus bezgalībai. Atbilde var būt jebkurš reāls skaitlis, un nosaka visas tās x vērtības, kurām y vērtības ir negatīvas. Atceramies, ka funkcija zem x ir negatīva, virs x ir pozitīva. Mums ir negatīvo, un negatīvais sākot no x ir 1. Tad mēs rakstam no 1 līdz plus bezgalībai. Un 7,3 dots punkts K2, kas pieder funkcijas grafikam, aprēķina K vērtību. Un tas, ko mēs darām, mēs x un y vērtību ieliekam iekšā funkcijā, un mēs dabūjam, ka 2 ir vienāds logaritms viena puse, un x mums ir K. Okay? Un ja mēs ar to vienāds ar 2 uzrakstam otrajā pusē, tad tas standarta logaritmiskais vienādojums, kur nākamais, kas jāraksta, ka K ir vienāds ar 1 pusi kvadrātā, jeb 1/4. Un 7,4, izmantojot dodās funkcijas grafiku, konstruē širo grafiku. Jā, tad mums ir būtībā tā pati funkcija, tikai modulis, jā, tikai pozitīvās vērtības, nozīmē, ka šajā vietā funkcija iet tieši tāpat, bet tur, kur viņa iet negatīva, tur viņai spoguļa attēlā vajadzētu aiziet pozitīvai. Šādi. Pierakstam klāt starp funkciju, y ir modulis no logaritmas viena puse x. 8. mums ir kups ar šķautni 6. Mums jānosaka leņķa starp AB un A1C1 lielumu. AB A1C1. Un kā mēs to varam noteikt? Ja mēs to A1C1 pārceļam uz leju, mēs dabūjam, ka tas vienkārši 45 grādi. Tā ir kvadrāta mala ar diagonāli, tātad tas ir 45 grādi. Aprēķina piramīdas tīri lielumu. B1
A, B, C šī piramīda. Atceramies, piramīdai tilpumu aprēķina kā 1/3 S pamatam reiz augstums. Šajā gadījumā augstumu mēs zinām, tas būs vienkārši 6, bet mums vajag to apakšējo laukumu, pamata laukumu. S pamatam, tad šajā gadījumā tas būs laukums taisnestūrim, kas mums ir apakšā, kuram taisnestūra laukuma rēķina kateta reiz kateta dalīts ar 2, tad būtu 36 dalīts ar 2 ir 18 kvadrātcentimetri, un tad mēs ieliekam šo šajā formulā. 1/3 reiz S pamatam, kas ir 18, reiz augstums, kas ir 6, trīnieku ar 6 saīsinam un dabūjam 36 kubikcentimetri. Un te pamato, ka AB1C ir regulārs, ka jāpamato, ka šis ir regulārs, pavisam vienkārši AB1C ir regulārs, jo AB1 vienāds ar BB1AC, jo tās ir kvadrāta skaldņu diagonāls. Visas šīs te ir kvadrāta diagonāls, un tie kā tie visi kvadrāti ir vienādi, tad tas viss ir vienāds. 9. Uzraksta, kādiem diviem nosacījumiem jāizpildās, lai prizmā varētu ievilkt cilindru. Augstums jābūt vienādam ar cilindra augstumu. Prizmas pamatā jāvar ievilkt arī. 10. mums ir kups. Mums jānosaka punktu D koordināts. A mēs zinām B koordināts, kurš tas ir. B ir tātad 6. Un mēs zinām, ka A ir kuba šķautnes garums 3 vienības. Tas sanāk, te būs 9, un kuba šķautne tātad 3. Noteikti punkta D1 koordināti. D1 šeit. Tātad pa X asi mēs pājam sanāk 3, pa Y asi mēs pājam 9, un pa Z asi mēs pājam 3. 3, 9, 3. 3, 9, 3. Nosaki vektoru, kas vienāds ar AD plus A1, B1. AD plus A1, B1. Ok? Tad tas, ko mēs darām, ir iekabinam šo te vienu vektoru otram galā, un tad sumārais vektors te būtu AC. Ok, šis ir kaut kāds cooked uzdevums. 11. uzraksti tangens mīnus pi dalīts 4 vērtību. Atram formulu lapu, mīnus pi dalīts 4, tas ir šis leņķis, un mēs redzam, ka tangens tajā vietā, reku tangens as mīnus 1. 12. mums ir kaut kādas dīvaini grafiki, nosaki funkcijas y kosīnus 3 periodu. Periods ir tas, pēc cik ilga laika atkārtojās, te tā funkcija sākās, viņa gāja uz augšu, uz leju, un te viņa sāk atkārtoties. Tātad 2pi periods. Tālāk nosaki vienādojumam sakņu skaitu intervālā 0 līdz pi. Tātad no šejienes līdz šejienei. Saknes ir tur, kur šie te abi ir vienādi, jeb tur, kur viņi krustojās. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 saknes. Un pēdējais nosaka funkcijas pieaugumu, ja mainās no pi dalīts 3 uz 2pi dalīts 3. No sākumā mēs atrodam 2pi dalīts 3, tas ir šeit. Jā, tas ir šeit. Šeit ir 2pi dalīts 3. Pagad, tas grafiks ir šķīps. Vas? Pie pi dalīts 3 ir jābūt vieniniekam. Mēs arī varam aprēķināt sliktākajā gadījumā. Ja tad mēs atņemam otro no pirmās vērtības, vienreiz mēs ieliekam otro vērtību iekšā, sanāk kosīnus 3 reiz 2pi dalīts 3, un tad atņemam ieliekot iekšā pirmo vērtību. Kosīnus 3 reiz pi dalīts 3. Un tad mēs dabūjam kosīnus 2pi mīnus kosīnus pi. Un tad kosīnus 2pi ir 1, un kosīnus pi ir mīnus 1. Atbildi ir 2. Ok, šis ir kaut kāds cooked uzdevums. Točna! Kāpēc viņi ir otrādāk uzrakstījuši? Kāpēc viņi ir uzrakstījuši kosīnusu pie sīnusa grafika un sīnusu pie kosīnus grafika? Kas tas par incidentu ir? Tāda jā, tad tas vilnīts beidzās kosīnus grafikam un sanāk 2pi dalīts 3. Kaut kāds incidents viņam notika tajā eksāmenā. Ja tu esi ticis šitik tālu un tev tas likās noderīgi, tad būšu ļoti pateicīgs, ja tu uzspiedīsi pogu subscribe jeb abonēt, lai es varētu turpināt tev palīdzēt uzlabot matemātikas zināšanas. 13. uzdevumā tangens x ir lielāks par sakni no 3 un intervālā no 0 līdz pi. Tātad tangens lielāks par sakni no 3. Tad sakni no 3 ir šeit un interesē viss, kas ir uz augšu. Tā mums interesē tikai šis te. Nozīmē, ka mums interesē arī šis te. Bet tā kā mums prasa apskatīt atbildes tikai no 0 līdz pi, tad vienīgā atbilde, kas mums ir, pi dalīts 3 līdz pi dalīts 2. Šeit ieraugam sīnusu kopīgo var iznest pirms iekavām. Tangens x mīnus 1 ir 0. Tad vai nu viens reizinātājs, otrs ir 0. Tad sīnus x ir 0, tad, kad x ir vai nu 0, vai nu pi pēc riņķa. Un te mums sanāk tangens x ir 1. Kas pēc riņķa sanāk tangens 1 šeit, tātad leņķis tas ir vai nu pi dalīts 4, vai nu šis leņķis. Mēs redzam, ka tas ir pi dalīts 4, un tas atkārtojās ik pēc pusapļa. Pēc mēs rakstam, tas ir pi dalīts 4, un tad ik pēc pusapļa. Ja pilns aplis ir 2pi, tad pusaplis ir pi. N piedara Z. 15. dati par skolēniem pēdējiem vērtējumiem, skolēnu skaits un balles, un mums ir kastu diagramma. Cik skolēni pārbaudas darbā saņēma vismaz 7, tātad šie te visi, jā, tātad 9 plus 6 plus 3 plus 2, 20. Aprēķini x, tāda xo koordinātu, ja pirmo kvartili. Pirmais mums dabūt, kurš kārtas skaitlis būs tas q, tas būs, tagad n plus 1 dalīts
ir 4. Tā mēs varam atrast, kurā vietā atrodas pirmā kvartila. Šajā gadījumā kopā mums dati ir, mēs nezinām, cik ir kopā dati. 7, 27, plus 6, 33, 37. 37 plus 1 dalīts ar 4. Tas būs 38 dalīts ar 4. Izlam ar 2 sanāk 19 otrās, jeb 9,5. Ok, tad starp 9 un 10 skaitli būs pirmā kvartila. Ja, un ja mēs te tā skaitam, tad te ir viens skaitlis, šeit ir pirmie 4 skaitļi, un pēc tam ir nākamie 10 skaitļi. Tad skaidrs, ka kvartila būs 5. Tālāk 16. Kāpēc tas uzdevums ir virsā uzdrukāts uz malas? Bro, kas notiek? Monētu met 2 reizes, nosaki notikuma, vismaz vienu reizi uzkrīt cipars pretējo notikumu. Tāda vismaz vienu reizi uzkrīt cipars nozīmē, ka abas reizes uzkrīt ģerbonis. Es tev uzrakstīšu to kā faktoriāli, un faktoriāls, ka mēs sareizinām visu līdz šitam pēdējiem skaitlim, tad šo mēs droši varam pierakstīt kā m+1 faktoriāls. Tad 18. uzrakstīja 2 dažādus 10 ciparu skaitļus, kurā katram no tiem būtu 5 nulles un 5 viennieki. Ok, tad piemēram 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5 viennieki, 5 nulītes, piemēram, vai arī 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. 1,0. Free 1 punkts. 19. Datorprogramma atpazīst attēlu ar 85% precizitāti. Tika analizēti 12 attēli, aprēķina varbūtību, kā programma atpazīst tieši 10 no 12 attēliem. Nu, šis ir tīrākajā veidā Bernoulli formula, kur mums vairākas reizes atkārtojās viena tā pati varbūtība. Šajā te, ok, varbūtība, ka atpazīst, ja P, tad būs 85%, un tā varbūtība, ka neatpazīst, būs 100% mīnus 85% ir 15%. Tad pēc tās Bernoulli formulas, kāda varbūtība, ka no 12 attēliem atpazīst tieši 10. Pēc tās formulas jāraksta C 10 no 12 reiz P sanāk 10. pakāpē un Q 12 mīnus 10. pakāpē. C 10 12 tas būtu 132 un tad varbūtība, ka uzminēs ir 0,85% un tad varbūtība, ka neuzminēs ir 15%. No, te vajadzēja būt 76. Tad šī no ieblēžot kalkulatorā 29,24%. Tātad robeža, ja tā x iecās uz vieninieku, tad mēs vienkārši robežā ieliekam vieninieku. Es nezinu, kāpēc par to ir 3 punkti, bet ies free punkti. Tālāk aprēķina robežu. Ja x tiecās uz bezgalību gan augšējais, tiecās uz bezgalību, gan apakšējais tiecās uz bezgalību. Tad šajā gadījumā ir nenoteiktība bezgalība dalīts ar bezgalību. Un šo situāciju mēs atrisinām tā, pārrakstam to pašu, tā, ka mēs augšu un apakšu izdalām ar lielāko pakāpi, kas mums ir, x kvadrāts, un tad mēs dabūjam x kvadrāts dalīts ar x kvadrātu ir 1, x dalīts ar x kvadrātu ir 1 dalīts ar x, un mīnus 12 dalīts ar x kvadrātu ir 12 dalīts ar x kvadrātā. Un tad šeit 2x kvadrātā dalīts x kvadrātā ir 2, un tad mums sanāk 18 dalīts ar x kvadrātā. X tiecās uz bezgalību, nozīmē x ir saucējā, saucējs bezgalīgi liels, kas nozīmē, ka daļa ir bezgalīgi maza. Ja, un visās daļās, kur saucējā ir x, tas aizies uz 0, tad atbildē mums sanāks vienkārši 1 plus 0 mīnus 0 dalīts 2 mīnus 0, būs 1 otrā. Tas ir par interesanti. Te ir x uz bezgalību, kurā gadījumā sanāk viena puse, bet te izstāsta, ka to izteiks varētu arī noīsināt, tā kā teorētiski vajadzēja kā būt uz trīnieku, bet kā nav. Tā 21. atvasina funkciju. Jā, atvasina dalījums, tāpēc būs incidents beigās. Tādi, ja mēs aizējam pie atvasinājuma funkcijām un rekur šāda atvasina dalījuma. Pirmā atvasinājums reiz otrais, mīnus pirmais reiz otrā atvasinājums dalīts ar otro kvadrātā. Tad x kvadrātā atvasinājums būs 2x, ja pakāpe nāk iekšā un samazinās pa 1, tā reiz x plus 1, mīnus x kvadrātā un x plus 1 atvasinājums vienkārši 1. Viņš pazūd, un apakšā mums paliek x plus 1 kvadrātā. Augšā mēs atveram vaļā iekavas, augšā sanāk x kvadrātā plus 2x, un apakšā sanāk x plus 1 kvadrātā. 22. Izmantojot grafiku, nosaka atvasinājumu pie divnieka. Tāda pie divnieka mēs redzam, ka tas ir minimums, tā ir tā vieta, kur funkcija maina virzienu, tāda atvasinājums ir 0. Paskaidro, kāpēc atvasinājums ir mazāks par 0, intervālā no 0 līdz 2. No 0 līdz 2 mēs redzam, ka funkcija dilst. Tātad atvasinājums ir negatīvs, jo intervālā no 0 līdz 2 funkcija dilst. Izmantojot grafiku, salīdzini dubulto atvasinājumu no 2,5 un 0, un 2,5 mēs redzam, tā ir tā vieta te. Dubultais atvasinājums, mēs redzam, ka viņš būs pozitīvs. Ja? Jo atceramies, ja dubultais ir pozitīvs, tad ir ieliekta līnija, jeb smaidiņš, un ja dubultais atvasinājums mazāks par 0, tad ir izliekta līnija, jeb bēdīgs sēņa. Šajā gadījumā pie 2,5 mums ir smaidiņš, tātad lielāks par 0. 23. uzdevumā integrē. Pēc formulām mums vajag 4x, tātad mums vajag ar substitūciju, ja? Mums vajag substitūciju. Tātad mēs apzīmējam, ka u būs 4x, tad mēs abus integrējam, sanāk du būs 4dx, tad mēs abas puses
pusi izdalām ar 4, un mēs dabūjam, ka dx ir tas pats, kas du dalīts ar 4. Un tad tālāk tas, ko mēs darām, 4x vietā ierakstam u, kosīnus u, un tad dx vietā ierakstam du dalīts ar 4. Tad tā 1/4 nāk pirms iekavām, pirms integrāļa, kosīnus u du, un tad kosīnus u du mēs jau varam integrēt. Kosīnus integrāls ir sinus. Mēs dabūjam 1/4 sinus u plus c, un tad u vietā ieliekam oriģinālo 4x, un dabūjam atbildi, ka tas ir 1/4 sinus 4x plus c. 4. uzdevumā mums ir funkcija, mums ir jāuzraksta taisnīgs vienādojums pieskarēji, kad x ir 0, 1. Mums vajag punktu, kurā pieskarās, un virzienu koeficientu tajā vietā. Tātad, lai dabūtu punktu, kurā pieskarās, mēs ieliekam šo x0 iekšā šajā te funkcijā. Mēs dabūjam 1 kubā mīnus 2x, 2 reiz 1 kvadrātā plus 3, sanāk 1 mīnus 2 plus 3 ir 2. Tā pieskaršanās punkts būs punktā 1, 2. Right. Te mums ir virzienu koeficientu. Virzienu koeficientu mēs dabūjam atvasinot. Tad mēs atvasinam to funkciju. Tad x kubā atvasinājums 3x kvadrātā. Te mēs divnieku paņemam priekšā, un tad x otrajā atvasinājums ir 2x, un tad trīnieku atvasinājums ir nekas. Tad atvasinājums sanāk 3x kvadrātā mīnus 4x. Atvasinājumu vietā ieliekam to attiecīgi x vērtību, kas mums ir dota vieninieks, un dabūjam šādi. Tad virzienu koeficients būs mīnus 1 tajā punktā. Un pēdējais solis ir izmantojot to formulu no optimālā līmeņa par to, kā var uzrakstīt vienādojumu taisnē, kur zināms virzienu koeficients un 1 punkts. Tad izmantojot to formulu, mēs arī tiekam pie atbildes. Y mīnus y1 vienāds kā reiz x mīnus x1. Y koordināti šajā gadījumā ir 2, virzienu koeficients ir mīnus 1, un x mums ir 1. Tad sanāk y mīnus 2 ir vienāds mīnus x plus 1, mīnus 2 pārceļam uz otru pusi, dabūjam y ir mīnus x plus 3. Tāda 25. rotācijas ķermenis veidojās ap OX asi, rotējot figūrai, ko norožo širās taisnes, un širā līkne aprēķina rotācijas ķermeņa tilpumu. Tad širas te rotē. Te mēs pat taisno lienam iekšās formulās, kur ir rakstīts, ja. Tātad tilpums būs pi reiz integrāls no tās funkcijas kvadrātā. Something like that. Tilpums būs pi reiz integrāls no 0 līdz 1 no tās funkcijas, kas mums ir šeit, kas būs mīnus x kvadrātā plus 2 kvadrātā d. Un just like that, pārrakstot īri no formulas, mēs visu varam izrēķināt. Right. Tā te mēs izkāpinam, atveram vaļā iekavas, un tas būtu 4 mīnus 4x kvadrātā plus x ceturtajā, un tad mēs šo visu bentari integrējam. Tātad sanāk pi reiz 4 integrāls ir 4x, 4 priekšā, x kvadrātā integrāls ir x kubā dalīts ar 3, x ceturtajā būtu x piektajā dalīts ar 5. To mēs ņemam no 0 līdz vieniniekam, pi reiz, tad mēs visos saliekam vieniniekus iekšā, un atņemam saliekot iekšā nulītes. Un te mums sanāk 4 mīnus 4 trešdaļas plus 1 piekdaļa, un te mums vienkārši 0 sanāk, jo visu pareizinot 0 sanāk 0. Mums atliek saskaitīt tās visas daļas kopā, būtu 43 15 pi. 43 15. Vispār, no sweat, vispār ne mazākās šaubas nebija. Ja tev interesē, kā apvienoja profesionālu sportu ar mācībām pirmajā ģimnāzijā, tad šeit esmu aprakstījis visas metodas, kuras pielietoju, lai mācītos efektīvi. Tas ir, lai patērējot vismazāk laika, es iegūtu visaugstāko atzīmi. Grāmatu var atrast ernestmetoda.com vai arī uzspied uz linku aprakstā. No ko? Here we go again. Tātad, dota riņķa līnija, kurai ir šāds vienādojums un taisna y kā i, un pamato riņķa līnijas kopīgo punktu skaitu ar šo te taisni, atkarībā no q vērtības. Un atceramies, ka kopīgie punkti divām funkcijām ir tur, kur viņas abas ir vienādas, ja? Un kā mēs to parādām, ka tās funkcijas ir vienādas ar sistēmas zīmi. Tad mums būtībā jāatrisina šī sistēmas zīme, un tad mēs vienkārši izmantojam ievietošanas paņēmienu, un y vietā mēs ieliekam kā i, sanāk x kvadrātā, un tad te mēs varam x kvadrātā paņemt tā kā maliņā. Un tagad mēs nonākam pie šī vienādojuma, kas ir kvadrāta vienādojums, x kvadrātā, x un 16. Un tad atkarībā no šī tāda kvadrāta vienādojuma, šim kvadrāta vienādojuma būs divas saknes, tad būs divas atbildes, ja būs viena sakne, tad būs viena atbilde, ja būs 0 saknes, tad būs 0 atbildes. Un kas nosaka, cik saknes būs šitam kvadrāta vienādojumam, ir diskriminanti. Tad mēs rēķinām diskriminantu. Koeficients a ir 1 plus k kvadrātā, b ir mīnus 10 un c ir 16. Tad diskriminants būs tātad b kvadrātā mīnus 4 reiz a reiz c. Atverot iekavas sanāk šādi un savalkot sanāk šādi. Un mums tad interesē, kāda šis diskriminants būs pozitīvs, negatīvs vai vienāds un 0. Lai to noteikti, mēs gribētu uzskicēt grafiku. Kā mēs šim uzskicējam grafiku?
laiku ir pielīdzinama šo te nulē. Pārnesam uz otru pusi, izdalām, saīsinam un izvākam sakni, kā būs plus vai mīnus 3/4. Un tad mēs šo te vizualizējam, uzskicējam, kā te būs mīnus 3/4, te būs 3/4, un tad mēs skatāmies šo funkciju. Šī funkcija ir kvadrāta vienādojums, tāda parabola, un tā kā kvadrātā ir negatīvs, tad ar zariem uz leju. Tātad šādi te. Tātad tur, kur zemiksas tur būs negatīvs, virsiksas pozitīvs, zemiksas negatīvs. Ja. Tad mēs varam rakstīt, ka tātad būs divi krustpunkti, ja šis diskriminants būs pozitīvs, jeb ja kā būs no mīnus 3/4 līdz 3/4. Tātiecīgi viens krustpunkts būs, ja diskriminants būs 0, tātad vai nu kā mīnus 3/4 vai kā 3/4, un tad nebūs krustpunkti, ja tātad diskriminants būs negatīvs šajās vietās. Ja kā piederēs no mīnus bezgalības līdz mīnus 3/4 un no 3/4 līdz pusbezgalībai. Trešajā uzdevumā ir jāpierāda identitāti, ja, ka viens ir vienāds un otrs. Vieglākais veids, kā pierādīt identitāti, ir paņemt vienu un mēģināt tikt pie otra. Tātad mēs paņemam šo kreiso pusi, 1 mīnus tangens kvadrātā alfa dalīts ar 1 plus tangens kvadrātā alfa, un mēs viņu mēģināsim pārveidot, līdz mēs dabūjam kosīnus 2 alfa. Pirmais atceramies, ka tangens ir tas pats, kas sīnus dalīts ar kosīnus. Tad tā sanāk tangens kvadrātā alfa būs sīnus kvadrātā alfa dalīts kosīnus kvadrātā alfa. Tālāk, lai mums nebūtu tie saucēji augšā un apakšā, mēs varētu pareizināt augšu un apakšu ar kosīnus kvadrātā alfa. Tad mēs dabūtu kosīnus kvadrātā alfa mīnus sīnus kvadrātā alfa dalīts ar kosīnus kvadrātā alfa plus sīnus kvadrātā alfa. Un tad atceramies, ka sīnus kvadrātā plus kosīnus kvadrātā vienmēr sanāk 1, apakšā būs 1, un augšā mums ir kosīnus kvadrāts mīnus sīnus kvadrāts, kas arī ir formula, kuriem mums ir kosīnus kvadrāts mīnus sīnus kvadrāts, tas ir vienkārši kosīnus 2 alfa. Un apsveicu, mēs esam pierādījuši. Ceturtais skaņas intensitātes līmeni aprakst pēc kādas formulas un aprēķina, kāda jābūt I1 vērtībai, lai B būtu vienāds ar 100 decibeliem. B ir jāsanāk 100 decibeliem. Tad sanāk, mēs meklējam, kad šitā formula būs I1 dalīts ar I0, būs vienāda ar 100 decibeliem. Un mēs zinām, ka I0 ir 10 mīnus 12 pakāpē. 10 mīnus 12 pakāpē, un tas pirmais, ko mēs uzreiz varam izdalīt, ir izdalīt ar 10, ok? Un tad 10 tā kā negatīvā pakāpe ir tas pats, ja mēs pārrakstam tā kā augšā ar pozitīvo pakāpi. Tad būs 112 pakāpē reiz I1 ir vienāds ar 10, ok? Un tad tā kā šitas tiek sareizināts, tad mēs to varam saskaitīt. Mums logaritms no 112 pakāpē plus logaritms I1 no 10. Tātad 112 pakāpē ir tas pats, kas 10 24. Atceramies, ka LG ir tas pats, kas logaritms no 10. Tad šeit vienkārši būs 24. Logaritms I1 10. Tad 24 mēs pārnesam uz otru pusi. Dabūjam logaritms I1 ir 10 mīnus 24, ja vienkārši mīnus 14. Un tad sanāk, ka I1 būs tāda 10 mīnus 14. pakāpē. Un tas arī viss. Tā mēs varam arī atstāt. Pagaid, kaut kāds incidents te notika. Atradu incidentu. Jā. I0 ir nevis 100 mīnus 12, bet 10 mīnus 12. Jā. Tad te nav 10, te ir I12. Tad nozīmē, ka šis ir 12. Un tad te būs attiecīgi mīnus 2, mīnus 2, mīnus 2. Nozīmē būtu 0,01. Es jau jūtu, ka šis 5. uzdevums būs nenormālākais incidents. Jau jūtu jau pa gabalu jau. Tāda funkcijas y ir viena puse x kvadrātā mīnus 7x plus 24. Grafiks krusto koordinātas punktos A, B, C. Un caur punktu A vilktā taisne OX, punktā E un taisne AE dala vienlielās daļās laukumu figūrai, ko ierobežo parabola un koordinātās aprēķinēm. Mums interesē, kas ir tā punkta A koordināta. A ir tā, kad x ir 0, tad šajā vietā mēs varam ielikt x ir 0 un dabūt koordinātas tam A. Un vispārībā es gribētu dabūt arī koordinātas tiem B un C drošības pēc. Tas ir pirmais, ko mēs darīsim. Tajā funkcijā ieliekam x vietā 0. No godīgi sākuši, augstākais līmenis šogad ir baigais incidents, bez pārspīlēm. Tad punkts A būs punktā 0,24. Mēs varam aprēķināt BC koordinātas, pielīdzinot šo te 0, pareizinam ar 2, tad diskriminants vai vieta teorēma, un mēs dabūjam 6 un 8. Sanāk tie krustpunkti būs 6, 0, 8, 0. Tas būs B, un tas būs C. Ok, mēs dabūjām visas koordinātas. Tālāk, tas, ko es gribētu dabūt, ir laukums šitiem te trīsstūrim. Tas būtu taisnlaņa trīsstūrs, tāda katedra reiz katedra dalīts ar 2. AO reiz EO dalīts ar 2. AO mums šajā gadījumā būtu 24. EO šajā gadījumā mums ir M, ja, dalīts ar 2. Tas laukums būs 12 M. Tad sanāk tas kopējais laukums, iekrāsotais 2 reiz AOB, 2 reiz 12, sanāk 24 M. Un tagad mēs to pašu laukumu gribētu aprēķināt ar integrāli. Tad laukums šitai te daļai būtu integrālis šitai te funkcijai no 0 līdz 6. Tad nointegrējam šo te funkciju, tāda saliekam visos 6 iekšā un tad atņemam saliekot visos nulītes iekšā. Tad šīs jau automātiski pazūd, jo tur visas ir nulītes. Tad mums interesē
šitas te pluszīmītē jābūt. Nezinu, kāpēc ierakstīju mīnuszīmīti. Būtu 54. Sanāk tā kā šitas laukums vienāds širo. Širajam ir jābūt vienādam ar šitiem. 24 m ir vienāds ar 54. Tad m būs 54 dalīts ar 24. Abi dalās ar 6, tas būs 9 ceturdaļas, jeb 2,25. Sestais atrisina vienādojumu. Okay. Pirmais, ko mēs redzam, ir tas, ka mēs x varam izvilkt pirms iekavām. Right? Mēs izvelkam x pirms iekavām 2x kubā plus 5x kvadrātā mīnus 4x mīnus 3. Un tad vai nu 1 ir 0, ja, x ir 0, vai nu 2 ir 0. Vienu sakni mēs atradām. Un tad šitas ir tas punkts, kad jāsāk minēt saknes. Right? Populārākais kaut kāds 1 un mīnus 1. Jā, pamēģinam ielikt, piemēram, šajā te vieninieku iekšā. Un, ja mēs ieliekam vieninieku iekšā, ja jau ir augstāks pakāpes vienādojumiem īsti savādāk nevar tikt galā. Un šajā gadījumā 2 plus 5 mīnus 4 mīnus 3 sanāk 0 tik tiešām. Ir vēl viena sakne, bet tagad mums ir jāizdala šitas te ar šito te sakni, tā lai mēs dabūtu, cik paliek pāri. Un tad mēs to izdalām ar to sakni 1. Tātad x mīnus tā sakne, tā lai mēs zinām, kā mēs varam sadalīt reizinātāju. Un tagad polinomu dalīšana, un izdalot sanāk šāds. Nozīmē, ja šito izdalot ar šo dabūs šito, tas nozīmē, ka šitas ir tas pats, kas šitas reiz šitas. Tātad mēs pārrakstam to vienādojumu, pie kura mēs apstājāmies, bet šīs te jaunās informācijas mēs zinām, ka šo var sadalīt kā x mīnus 1 reiz šitas te penteris. Un tad vai nu 1 ir 0, vai nu 2 ir 0, tad sanāk x ir 1, tā ir otrā sakne, tad mums ir kvadrāta vienādojums, ko mēs mākam atrisināt, dabūjam diskriminantu, dabūjam saknes un bam! Un tā mēs atrisinājām šo vienādojumu. 0, 1, mīnus 1 puse un mīnus 3. Tas 7. uzdevums. 100 metru žoks jānorobežo taisleņa trapeces zemes gabals. Okay, bliežam taisleņa trapeces, uzreiz arī nolagam šo augstumu automātiski, nejautājot jautājumus. Šaurais leņķis 45 grādi. Aprēķina trapeces augstumu, lai ierobežotais laukums būtu vislielākais. Tātad to, ko mums vajag maksimizēt, to mēs uzreiz apzīmējam ar x. Tātad šitas būs x, x, x. Otrais, tā kā šitas būs sanāk taisleņa 3 stūris 45 grādu leņķi. Tad sanāk, tas būs taisleņķi vienāds ar 3 stūris. Tātad DH būs vienāds ar CH un vienāds ar X, un CD būs tas pats, kas sakne no 2 reiz katete. Šajā gadījumā sanāk X saknes no 2. Ok, šitas sanāk ir X saknes no 2. Šitas mums ir X. Perimetram ir jāsanāk 100. Un tas ir pēdējais, ko mēs uzrakstam. Perimetrs mums būs, ja mēs visas malas saskaitam kopā. Un tam kopā ir jāsanāk ir 100. Šajā gadījumā AB mums ir X, BC mēs nezinām, CD mēs zinām ir X saknes no 2. Un mēs varētu teikt, ka AD būs tas pats, kas BC plus X. Mēs izdalām visu ar 2 un dabūjam, ka BC ir 100 mīnus X sakne no 2 dalīts 2. Un tagad mums ir viss, ko vajag, lai tiktu pie laukuma. Trapeces laukums, pamats plus pamats dalīts ar 2 reiz augstums. Un tad BC mums ir 100 mīnus X saknes no 2. Un tad AD mums ir 100 mīnus X saknes no 2. Jā, jo AD ir tas pats, kas BC tikai plus X dalīts ar 2 un reiz augstums, kas ir X. Oh my god. 50, 100 mīnus X saknes no 2 dalīts ar 2 reiz X. Nu šo atliek tikai atvasināt. Atvasinājums sanāk 50 mīnus X sakne no 2X. Pielīdzinam 0. Un tas sanāk, ka X būs 50 dalīts ar 1 plus sakne no 2. Tad mums ir lineāra funkcija dilstoša plus mīnus, tas ir atvasinājums, un tā pati funkcija, tu, kur ir plus, tur ir augoša, tu, kur negatīvs dilstošs, arī šis ir minimuma punkts. Jā, tātad tiešām ir minimums, augstums, kāds minimums, maksimums. Maksimums būs 50 dalīts ar 1 plus sakne no 2. Un mēs nevaram atstāt sakni saucējā, jā. Tas nozīmē, ka mēs pareizinam ar 1 mīnus sakne no 2, un tad mēs dabūjam 50 reiz 1 mīnus sakne no 2 dalīts ar 1 mīnus 2, un tad atbilde sanāk 1 50 mīnus sakne no 2 mīnus 1.